Uzmanību! Starts! Ja līdz šim Talsu novada bērnu un jauniešu centra organizētajās sacensībās uz starta stājās jauno talantu veidotie koka automobīļi, tad nu viņiem pievienojušies arī aerogliseru un roboti. Pirmo reizi Talsos notika LEGO sumo sacensības. Tā ir tehniskā jaunradē. Jauniešiem ar to ir jānodarbojās. Ja ne ar šiem sumo, tad ar kaut ko tādu. Pārsvarā šīs sacensības notiek tikai Siguldā. Tuvāk ir baigi grūti atrast. Mēs izdomājam, vismaz priekš savējiem uztaisīsim. Tas neko daudz neprasa. Otrā vidusskola atveda savu ringu. Mums jau tikai telpa jāiedod. Robotiku apgūst arī Stende un Mērsragā, kas nozīmē, ka nākamajās reizēs jau dalībnieku var būt vairāk, bet šoreiz piedalījās dalībnieki no Valdemārpils un Talsu otrās vidusskolas. Cik ilgi tu jau to dari? Šis būs 2. gads. Cik ilgi to var darīt? Vai tu, es nezinu, līdz sirmam vecumam, līdz 100 gadiem? Vai? Droši, noteikti. To var darīt visu savu mūžu un neapnikt. Jo katru reizi var izdomāt kaut ko savādāk. Robotika attīst mūsu galvas. Tā bišķi mums smadzenes padarbojās bišķi vairāk, un tad mēs varam izdomāt daudz gudrības. Un tad mēs varam uztaisīt kaut ko. Kā arī programmā mums palīdz 4. Viņi jau ir šādas lietas pieredzējuši. Mums tā ir pirmā reize. Bērni ir robotus izveidojuši katrs pēc sava redzējuma, katram sava programma ar mērķi izstumt pretinieku no ringa. Tas nav tik vienkārši, kā reizēm izskatās, jā, jo katra mazā niansīta uzreiz ir, un tu arī nezinu, ko pretinieks būs sagatavojis, kādu pārsteigumu. Tāpēc tikai teorētiski lielākais var izstumt mazāko. Tikpat labi mazais var apiet pretinieku un apmānīt no aizmugures. Šito es tikko uztaisīju, kas mums palīdzēja izstumt robotu. Robotu, kas cīnās šobrīd pret Emīla robotu. Man problēma bija šeit aizmugurē. Šeit bija daži zobrati un te ķērās, kas radīja problēmas. Tagad es zināšu, ka nākamreiz būs bišķīt jāsamēna tur. Tās ir tādas problēmas, ko tā kā uzreiz ātri salbot nevar, jā? Jā, šeit ir baigi sastelēts, ka ir daudz lietas jāizstelē un grūti arī pēc tam salikt atpakaļ. Valdemārpils vidusskola bija viena no pirmajām Talsu novadā, kas piedāvāja interesantiem apgūt robotiku. Tam ir jāpatīk. Un ir kategorija bērni, kam ļoti patīk, kas ar to aizraujās, un viņi ir gatavi ieguldīt gan darbu, gan pacietību, gan arī ir savs, funkcijas. Bet ir bērni, kam patīk tikai pastelēt LEGO detaļas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jaunās sacensības patiesi aizraujošas. Ja pērni jaunieši pārtraukumos varēja vien izmēģināt aerogliserus un avio modeļu simulatorus kopā ar skolotāju palīgu Mikolā no Ukrainas, tad šogad viņš jau sveic sacensību uzvarētājus. Spraigas cīņas tehniskās jaunradas sacensībās Talsu klasika 2025 bija arī koka automodulīšu trasē. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.